tagad Latvijas varas iestāžu un arī mēdīju uzmanības centrā mūsu finanšu sektors. Un īpaši tās bankas, kas nodarbojas ar nerezidentu kontu apkalpošanu. Jau pērn ASV vairāk kārt uzsvēra, ka Latvijā jāpalielina banku kontroli un jāsamazina netīrās naudas caurplūsmu caur tām. Arī OECD, jeb Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija uzsvēra uz vājo Latvijas banku kontroli kā galveno iemeslu, kādēļ pagaidām mūsu valsts nav uzņemta šajā organizācijā. Pēc ASV un OECD spiediena Latvijas varas iestādes sāk rīkoties. Pirmā zem sitiena pakļuva Ukrainas Private Bank, kurai par dalību Moldovas miljardu nozagšanā Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzlika Latvijas naudas atmazgāšanas vēsturē līdz šim lielāko sodu – 2 miljonus eiro, kā arī lika atsaukt bankas valdi. Private Bank atvērtajos offshore kontos ieplūda vairāk nekā 900 000 ASV dolāru. Šī gada janvārī Trasta Komercbankai tika noteikti darbības ierobežojumi, liedzot esošiem klientiem veikt operācijas ar vairāk nekā 100 000 eiro. Finanšu un kapitāla tirgus komisija norādīja, ka banka ilgstoši pieļāvusi nopietnus pārkāpumus vairākās svarīgās bankas darbības jomās. Martā Eiropas centrālā banka pēc komisijas ierosinājuma pieņēma lēmumu likvidēt Trasta Komercbankas licenci. Janvārī pēc Trasta Komercbankas sodīšanas sekoja FKTK vadītāja Kristapa Zakuļa atkāpšanās no amata, lai pēc paša vārdiem mazinātu aizdomu, baumu un šaubu ēnu par komisiju. Nesenākais sods šī gada martā tika piemērots Baltic International Bank un tās valdes priekšsēdētāji Ilonai Guļčakai. Soda nauda bankai 1,1 miljonus eiro un valdes priekšsēdētāji 25 000. FKTK norāda, ka banka iesaistījusies vairākos darījumos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Jāpiebilst, ka šī banka iepriekš bijusi iesaistīta arī citos lielos naudas atmazgāšanas skandālos, piemēram, Meksikas narkokarteļu naudas mazgāšanas tīklā, taču toreiz netika sodīta. Netīrā nauda, kas plūst caur Latvijas bankām, pamatā nāk no bijušajām Padomju Savienības republikām, tagad valstīm. Viena no tām ir arī Ukraina. Kādēļ viņiem ir izdevīgi izmantot Latvijas bankas, to dosimies noskaidrot uz Ukrainu. – 2013. gada nogalē Ukrainas iedzīvotāji izgāja ielās, lai paustu neapmierinātību ar valdību, politisko situāciju un valsti pārņēmušo korupcijas sērgu. Lai gan Kijevas centrā par Maidanu atgādina vairs tikai rūpīgi koptās piemiņas vietas, gāztā režīma sekas ir jūtams vēl joprojām. Mūsu brauciena mērķis ir satikt žurnālistus un pretkorupcijas aktīvistus, kas cīnās ar šīm sekām. Ātri vien saprotam, ka Latvijas finanšu sektors te ir labi pazīstams. I was facing many cases where international corruption and schemes are involved. Most of Ukrainian corruption cases are related to offshore companies, bank accounts abroad in Europe, and many of them are coming from a Latvian background. Offshore element is probably used in every second case of laundering huge stake of funds from Ukraine. There is a network of enablers of corruption in Latvia. And one of the examples of such enablers was called International Overseas Services. And this company was providing such services to create an offshore company, to open an account in a Latvian bank for Ukrainian and Russian corrupted officials. Суть даже не в том, что этот офшор грязный там или торгует какими-то там неправильными вещами или наркотиками. Нет. Главное, смысл офшора для многих людей то, что он не показывает, что у тебя есть собственность. Usually, senior officials, they use service of foreign consultants to set up companies in countries like Belize, British Virginia Islands, sometimes in Latvia, sometimes in Great Britain and Austria, which allow them to hide the real owner of these companies and use these companies for disguising the fact that actually official is behind the deal. And the deal could be about public procurement of services or goods for the state or state companies. In such kind of deals, Ukrainian people lose the most.
Если мы видим, что в реестре судебных решений нашем уже доводится до того, что кого-то надо садить в тюрьму, я думаю, 30% там точно будет латвийских банков. Why is that so? I think that one of the reasons is that Latvian banking system is, first of all, it's actually pro-Western, but at the same time, everything is understandable for Ukrainians. First of all, language. Latvian financial system provides Russian-speaking services. So it's very convenient both for Latvia and for Austria to close their eyes on existing EU regulations, as this gives money flow to the economy. Но тут заработок еще очень специфичный. Вот эти деньги, которые идут от коррупционеров, они всегда очень выгодны банкам в смысле финансовом. Да? Это такие длинные деньги, которых можно использовать. Если ты взял и сдал кого-то, то тот же расскажет сразу другим, и те туда уже не будут нести. But also Ukrainian officials and Ukrainian oligarchs are actually part of Latvian banking system, because some of banks of Latvia were partially or completely owned by Ukrainian oligarchs. Par korupcijas simbolu Ukrainā kļūs Viktora Janukoviča 50 miljonu eiro vērtā ārpilsētas rezidents, kas pēc eksprezidenta aizbēgšanas no valsts kļūs pieejami jebkuram apmeklētājam. Rezidents atrodas 15 km attālumā no Kijevas, un tās 140 hektāru plašajā teritorijā atrodas botāniskais dārzs, antīko automobiļu kolekcija, privātais zoodārs, golfa laukums 2 miljonu eiro vērtībā un neskaitāmas citas bagātības. И в-третьих, это когда используются какие-то малоизвестные или вообще неизвестные латыши. Вежі Бойка знову у центрі скандалу. Колосальну цифру – 150 мільйонів доларів США. Через латвійсько-британську офшорну фірму-посередника 400 мільйонів доларів, які державна українська компанія «Чорноморнафтогаз» перерахувала на рахунок фірми Highway Investments в латвійському транспорті. Брала участь у конкурсі. Well, it was a state company which procured oil sea rig from offshore company. The money state company paid for this oil sea rig was $150 million more than the market price. The directors and the owners of these offshore companies appeared to be Latvian residents who didn't have any job and who actually appeared to have no clear understanding which companies they were directors of. То есть на прокси, естественно, очень часто записывают всякую собственность, да, и в том числе и на украинцев. Но украинцев все-таки можно приехать в это село и сказать: ты знаешь, у тебя тут громадная фирма, и тут говорит: да вот, меня Вася попросил за $100 где-то там подписаться, уже ты начинаешь искать Васю, и так дальше. А если это латвиец, Бог его знает, как его искать и где он вообще живет, тем более он может вообще в Латвии не проживать. And when we were complaining, when activists were complaining about this corrupted agreement and state contract to law enforcement, there was absolutely no reaction. But then I went to Latvian police and asked them if they could investigate such fraud. And what they said is that if Ukrainian law enforcement will ask us to investigate such case, then we will do this. But if there is no predicative fraud, right, in your country, if there is no damage to your budget in Ukraine, then why would we start this investigation? So there is actually complete impunity for those who were involved in corruption cases before the previous government and President Yanukovych. Darījumi caur ārzonu kompānijām ir raksturīgs elements korupcijas skandālos. Tas ļauj kompāniju īpašniekiem noslēpties un arī nemaksāt nodokļus. Nesenais Panama skandāls parādīja, ka ārzonu kompāniju pakalpojumus izmanto ne tikai pasaulē slaveni politiķi, bet arī pašmāju uzņēmēji un arī sportisti. Mēs nolēmām pārbaudīt, cik viegli vai sarežģīti ir izveidot ārzonu kompāniju. Internetā atradām 4 kompānijas, kas piedāvā šādus pakalpojumus. 2 no tām bija ļoti izvairīgas un visus jautājumus lūdzu atsūtīt elektroniski. Savukārt 2, viena Kiprā, otra Izrēlā, piekrita sadarboties.
This package we're looking at now, so with a Belize company, a bank account, 2 nominee, a shareholder, a director, that comes out at $18.20 USD setup fee. We would need a copy of your passport and a recent utility bill. Basically, once we've got that, you tell us the name you'd like. We check the name is clear. Upon payment of the invoice, we submit the order to the registrar, and as I say, within 24 hours, we have the company registered. The Belize company is $1,600 US. If you want a cheaper company, Seychelles company is cheaper. It's $1,200. All of them provide the same advantages. No accounting needs to be done, no taxes, and information on the owners is confidential. Daudzas no šīm firmām savās mājaslapās piedāvā arī bankas kontu izveidošanu kādā no Latvijas bankām. Taču, kad jautājam par tādu iespēju pa telefonu, mums atbild izvairīgi. Not all banks will offer accounts to all types of activities or all types of companies. Also, the bank we cooperate in Latvia is very, shall I say, rigorous in terms of their opening account structure. Not really appropriate, I would say. Banks in Latvia do not accept offshore companies today. What do you mean by today? I mean, they do not accept offshore companies. They do not open bank accounts for offshore companies. Oh, okay. Why is that? Is that a recent thing? Or? It's a decision of the bank from a few months ago. Okay. I think they're kind of having a hard time with the intermediaries. Acīm redzot, aktivitātes, kas vērsts uz banku darbības stingrāku uzraudzīšanu, šobrīd ir devušas rezultātu. Jautājums, vai tas ir uz ilgu laiku? 2005. gadā, kad notika līdzīgi procesi, aizslēdza vienu banku, premjers izveidoja speciālu padomi, tur likumus uzlaboja, un pēc gada tas viss tā klusu izčākstēja. Bet tie likumi paliks, lielāki sodi paliks, vairāk darbinieku regulātorā paliks. Šeit ir ļoti liela nozīme korupcija. Kāds ir korupcijas līmenis valstī? Un man pastāv aizdomas, ka atsevišķās situācijās amatpersonas ir tās, kuras vai nu rīkojās nolaidīgi, ja? Tātad par vēlu vai vispār nepaziņo kompetentām ārvalstu iestādēm par šīm situācijām, vai arī korupcijas rezultātā nav ieinteresētas ziņot. Ja tevi nesodīs, ja likums ir vaļīgs, ja ir klienti, kas grib, un ja tev ir pieredze, kā to darīt, protams, ka no tik ienesīga biznesa atteikties ir ļoti grūti. Ka mūsu bankām ir ļoti lieli izaicinājumi ņemt un piedalīties šajā sistēmā vai nē. Tad jautājums, vai mūsu valsts struktūras ir pietiekami acīgas, vai FHTK ir acīgi, un vai tie uzņēmumi, kas nepiedalās šādās schēmās, protestē. Mēs runājam par summām, kuras vienkārši cilvēku prātam vienkārši nav aptveramas. Mēs runājam par miljardiem. Saskaitot pēdējās 7-8 skaļākās lietas, mēs runājam par vismaz 19-20 miljardiem dolāru 5 gados. Es aicinātu skatīties uz banku darbiem vai jebkuru uzņēmuma darbiem, lai pieņemtu lēmumu, ko mēs ar savu maciņu kā patērētāji gribam atbalstīt. Jā, vēsturiski tā ir izveidojies, ka daļa no Latvijas banku sektora dalībniekiem ir koncentrējušās tieši uz nerezidentu apkalpošanu. Nerezidents klients un nerezidentu klientu apkalpošana nav ne laba, ne slikta. Tas ir bankas bizness pietiekami ienesīgs, bet pie viena nosacījuma. Ja viņam veic visus nepieciešamos iekšējās kontrolas pasākumus, un jāatzīst, ka tad tas ir arī dārgs bizness. Katru gadu mēs saņemam vairāk vai mazāk, bet aptuveni 17-18 tūkstošus ziņojumus pār stipri vairāk nekā 30 tūkstošiem darījumu. Kapacitāte šādam ziņojumu skaitam nav pietiekoša, jo, ja mēs parēķinām uz vienu cilvēku, gadā ir jāizvērtē apmēram no 800 līdz 900 ziņojumiem. Sodi tiek noteikti likumdošanā, un iepriekšējos periodos šie sodi arī reāli likumdošanā bija paredzēti mazāki. Patreiz jau prasības būs 10% no kopējā apgrozījuma, ne mazāk kā 5 miljonus. Tas ir tas netīrais, nenovaldītais un neiznīcinātais nerezidentu bizness, no kura ir jātiek vaļā. Aktivitāte banku sektorā šobrīd patiešām ir liela. Tiek veikts pārbaudes, tiek uzlikts sodi un izskan solījumi, ka cīņa pret naudas atmazgāšanu turpināsies. Būtiski, lai tas viss nenotiktu īslaicīgi un lai patiešām Latvijas banku un finanšu sektors tiktu sakārtots.